Šodien pie mums studijā 21 gadnieki. Paskatīsimies, vai viņi naudu dzīvo ballītēs, vai arī reizēm iegriež skraikasītē. Mani sauc Dāvis, esmu 21 gadu vecs, un es esmu kārtīgs Latvijas patriots. Mani sauc Kristiāna, man ir 21 gads, un es baudu dzīvi. Kā jūs raksturot savas attiecības ar naudu? Es viņu draudzējos, bet laikam vienaldzīgi draudzējos. Nedaudz nervozi. Es nezinu, dažreiz varbūt ļoti daudz, un tad nekas. Cik daudz naudas jums vajadzētu, lai jūs sauktu sev par bagātiem? Kādu miljonu vismaz. Kādu pāris tūkstoši. Nice. Kas notiek jūsu kontā brīdī, kad ienāk alga? A variants – pirmos samaksājat rēķinus, B variants – aiziet, dzīve ir skaista, laižam uz veikalu, vai C variants – atmaksājat draugam parādu. Alga man ienāk mēneša sākumā, bet visi rēķini ir mēneša vidū, tā kā laikam jau veikals ir pirmais. Es atlieku visu naudu, kas man ir tādas fiksētās summiņas, rēķini un treniņi un viss, kas jāmaksā ir, lai nav tā, ka mēnesis beidzās un tu man nav naudas. Ir bijis tā, bet... Pa treniņiem aizmirst. Treniņi pirmais. What? Skaidrs. Kā tad jaunībā bez treniņiem? Cik bieži jūs norēķināties ar maksājumu karti? Vai jums vispār vēl ir skaidra nauda, vai tas ir tikai muzeja eksponāts? Tirgo jau kādreiz sanāk maksāt skaidru naudu, bet pārsvarā ar karti. Es pārsvarā lietoju maksājumu karti, un es to daru caur telefonu. Man ir šobrīd aiz telefona maciņa 25 eiro. 5 eiro es atradu Somiņā, un 20 eiro man iedeva Omīta. Omīts ir pašas labākās. Tur es tev piekrītu. Vai jūs sekojat līdzi saviem tēriņiem? Es lejuplādēju aplikāciju, kur tu ej iekšā un tad lietas, cik tas iztērējis. Man liekas, pēdējos 3 mēnešus neesmu bijis iekšā un ielicis, cik tas iztērējis. Es bieži vien speciāli neeju bankas kontā skatīties, jo man bail. Cik eiro mēnesī jums parasti paliek pāri? Vai vispār kas paliek? Kā kurā mēnesī? Ja tajā mēnesī ir daudz dzimšanas dienas, tad noteikti nepaliek pāri. Bet, ja tas ir tāds lēnais mēnesis, kur nekas nenotiek, tad labā mēnesī 300 varbūt paliek pāri. Skaisti. Nē, man nav tā. Man varbūt tie Omīts 20 eiro paliek aiz vāciņu, jo es aizmirstu par viņiem. Ja jums šobrīd būtu jākrāj kādam vienam pirkumam, kas tas būtu? Es laiku kalna slēpes. Jā. Es jau kādu laiku esmu noskatījis tādas slides, kuras es gribētu nopirkt. Un cik tas jūs prāt maksā? Tā, lai mēs zinām, cik lielu cūciņu jums vajadzēs. Kādi 500 eiro plus mīnus. 463 eiro. Tieši tās slides maksā 463 eiro. Vai esat gatavi ko atlikt vai no kā atteikties šim vienam sapņu pirkumam? Nē. Tagad nāk rudens, Ziemassvētku sezona, visas dzimšanas dienas, man nav ko atlikt. Ja vēl neesat gatavi apzināti atlikt uzkrājumam, izmēģiniet gudro krājkasi. Katru reizi veicot maksājumu ar karti, pirkuma summa tiks noapaļota, un gudrā krājkase automātiski pārskaitīs naudu no jūsu kartes konta uz krājkasi. To ir viegli aktivizēt, un varat pieslēgt pat reizinātāju. Jūsu uzkrājums pelnīs arī procentus. Lūk, jūs varat atļaut bankai tā sakot pa kluso, katru jūsu pirkumu nopaļot uz augšu līdz 1 eiro un pareizināt to ar reizinātāju, atliekot to jūsu krājkasē. Jautājums tev, Kristiāna. Cik vidēji pirkumi tev ir mēnesī? Man ir kādi 3 pirkumi dienā, reiz 30. 90. Un ar kādu reizinātāju tu būtu gatava, lai banka operē? Man mīļākais skaitlis ir 3. Tu gribi krāt slēpēm, kas maksā aptuveni 500 eiro. Tātad 90 pirkumu reiz vidēji reiķināsim 30 centi reiz reizinātājs 3. Sanāk, tu katru mēnesi atliec 81 eiro, kas vēl pelna nelielu procentu. Pie savu karotā pirkumu, pie kalnu slēpēm tu tiksi 6 mēnešos. Okay. Un tagad tu dāvi. Gribēji krāt slidām, kas maksā 463 eiro. Ņemsim to pašu pirkumu skaitu, kas Kristiānai, un tos pašus 30 centus. Ar kādu reizinātāju tu būtu gatavs mēģināt? Lai iet 5? Man sanāk, ka pie jaunām slidām tu tiks 3,5 mēnešos. Nav slikti, ko? Vēl paspējuši paslidot. Krāj nemanot ar krājkas. Pelni procentus un tiec pie savām karotajām slidām vai slēpēm.